Tramvajs. Tramvajs ir vislabākais transporta līdzeklis, ar ko pārvietoties pa Rīgu. Vispār, manuprāt, tramvajs kā tēma un pat kā mūzikas izteiksmes līdzeklis varētu būt aktuāls visiem ērģeļzāles koncertu apmeklētājiem un muzicētājiem. Bet šoreiz stāsta varoņi nav viss 6. vai 11. tramvajs, kas pastāvīgi rībina gar mūzikas akadēmijas ērģeļzāles logiem, bet 2. tramvajs. Vai tu esi kādreiz braukusi ar 2. tramvaju? Krišjāne, es esmu braukusi ar 2. tramvaju, un es zinu vismaz vēl vienu cilvēku, kurš to ir darījis. Un tas kāds 2. tramvaju raksturo šādi. Viņš ir šausmīgi skaļš, viņš čīkst un grab, par pārējām dimensijām nerunāsim. Tā, protams, ir Evija Skuķe, kura dzīvo Āgenskalnā, un uz viņas mājām iet gan 4., gan 5., gan 2. tramvajs. Es pat teiktu, ka šis ir tāds Evijas īpašais tramvajs, jo visas pieturas ir viņas pašas izdomātas. Lai gan var jau būt, ka kaut kur Rīgā tādas ielas ir sastopamas. Bet pēdējā pietura ir nevis Mēnesis iela, bet Mēnesis. Tas bija tad, kad Evija vēl gāja vidusskolā, un viņas brālēns dzīvoja Kazarmu ielā, kur viņi abi brauca ar 11. tramvaju. Un vienā no neskaitāmajām reizēm, kad viņi tur brauca, Evija teica tā: iedomājies, ka viņš, konduktors, pasaka, ka nākamā pietura ir Mēnesis, un tad tas tramvajs tā uzbrauc augšā. Evija Skuķe, tramvajs, stīgu orķestrim. Atskaņo mūzikas akadēmijas orķestris, tramvaja vadītājs Andris Vecumnieks. Šķībā iela. Nākamā pietura Spelgoņa iela.
Spelgoņa iela. Nākamā pietura – pazudušo rotaļlietu siltumnīca. Pazudušo rotaļlietu siltumnīca. Nākamā pietura